Yo, is that Neelis? Labrīt, tagad ir 5:55 un 55. Pēdos skaitu. Es atrodos uz Rīgas Jūrmalas šosejas. Un... Man tūlīt atbrauks pakaļ. Autobus. Un es dodos uz Liepāju. Un Rīgā atkal līsis sniegs. Es ceru, ka tā nav Liepājā. Es nokavēju autobusu, kurš dodas uz Zolitūru, bet to man nevajag. Kā vienmēr es izēju laicīgi, bet es esmu 10 minūtes ātrāk. Pareizi, un es aizgāju gulēt kaut kādos 3:30 un pamodos 5:55. Es daudz pagulēju. Es vispār nevarēju vienkārši aizmigt un es to ienīstu. Tātad latviski saucot iestarpinājums nedaudz. Jā, mēs aizbraucam uz Liepāju pakaļ manam bembim. Es biju paņēmis līdz GoPro, man bija doma uzlikt uz galvas, pafilmēt, kā es tur visu tur nešu, šurp izdetaļus kaut ko, vai nolikt GoPro, kamēr uzvelku augšā mašīnas evakuātoru, bet kamēr es nestajā detaļā, kamēr es nebiju uzlikts un mašīnā paspēju uzvelkt augšā un kurš nenofilmē vispār neko no tā, kā savāc mašīnu. Ir nofilmēts nedaudz no tā, kad mašīnu nocēla nost, bet tāpat tur īsti neko redzēt nevarēja, jo mašīna bija ārpus sēdz un kamēr bija noris, tā jau domāju, ka brauks tuvāk un varēs normāli redzēt. Bet neko neredzēju, bet ir nofilmēts kaut kas no tā, ka vismaz atvedi, jā, tā kā skatieties, kā es viņu dabūju garāžā bez ratiem un vispārējo. Kā redzat, es esmu atvedis mājās savu E36. Šī visi detaļas jau ir viss kaut kur sakrāmēs pa visu garāžu. Un buņģā praktiski nekā vairs nav, bet ir bišķi problēma ar to, ka buņģi uz riteņiem. Un es arī uz to jau biju gatavs, un jā, mēs atšakarējām buņģai apakš, valkot augšā, valkot lejā, un pēc tam vēl mēģināju viņu stumt, un aizmugurē salocīju pie bagāžnieka, kurš ir rāmi. Es tūlīt jums parādīšu, kurš skaties. Tātad aizmugurējas rāmis, kur, te jau ir, protams, ka parūsēs, te, kur smuka rūsī nonāca nos. Mēs ar normāli ielocījām viņu, mēģināja te stumt, bet, nesanāca. Un tad vēl, kur šeit uzplēsam grīdu. Otrā pusē jau bija ķipa caurs, tur ir tā, bija savādā, bet, te var uzplēsam grīdu. Un, jā, vajag sūdīgi sanāca. Tā kā pat nezinu. Godīgi tagad pat es negribās to buņģu labot, tāpēc, ka viņi salocīja šitā te. Jau pirms tam es laiku gribēju citu buņģu dabūt, jo, kad es viņu izrādīju, es redzēju, ka diezgan daudz tomēr jāmetina, lai es domāju, ka nebūs. Un mēs jau meklējām buņģu, bet īsti neko neatradu. Vienu es atradu, bet man nebija, kas viņa aizbrauc savākt uzreiz. Tā kā es nokavēju, un tas bija ļoti labs darījums, jo pa lēto bija unīžu buņģu un praktiski vispār bez rūsas. Bet, jā, to nesanāca dabūt, un tagad, jā, esmu atšakarēju buņģu, un jā, nezinu, ko darīt, jo man šito točeku godīgi vairs negribās baigi labot. Bet, nezinu, tev redzēs, lai viņi pagaidām stāv. Ja neko pēc tam ar laiku neko sakarīgi neatradīs, te jau nezinu domās, ko darīt. Bet, pagaidām, ko šī amatā buņģa gaida būtu iekšā garāžā. Es izcelšu ārā visas durvis. Tur, ko apašā stāv jau viens tāds apaļš, tā kā baļķveidīgs sūdiņš, ne? Varētu jau, protams, kā lielāks, bet, mašs mums ir tur lielāk jāskatās. Un vienkārši ir doma tos tur likt apakšā, un tad mašīna vilkt uz priekšu, un pēc tam atnāks draugs palīgā. Tā kā, kaut kā tādā veidā būs jādabū viņu iekšā. Bet, jā, es sāku izcels ārā durvis, viņa jau vakar būs daudz vieglāk, jo durvīm viņi ļoti smagi. Tās vienas durvis reāli sver ļoti daudz, pat nezinu, kāpēc. Man arī ir tie biezie stikli vai kā, jo arī toreiz darbā vienam 3.9. tā bija
Es izceļu ārā durvis, un viņiem izrādījās arī bija tas biezies stīkla, un pēc īstenībā tas stīkls var būt smagāks, ja viņš ir bijis biežāks. Es nezinu, bet es izcēlu ārā tās durvis, un es jau gan tam durvīm apgāzos, un es tā tupjot, ja viņas cēlā skrūvēju. Tā kā, jā, kad šī mums ir manā durvis, un mēģināsim kaut kādā tiešām. Es tulītās braucu uz Rīgā pakaļ, bet gribēju ātri iefilmēt un pastāstīt. Kā jūs redzat šajā bildē, Phase body kits neietīs kopā ar bumperi. Tāpēc es darīšu tādu lietu, kad es, vismaz man plāns tāds pagaidām. Šeit griezīšu pa uz pusēm, šitā nogriezīšu nost. Tā bišķi augstāk ar palietām malvē kaut kā jāskatās. Aizmet doma un paplatināt šito vietu uz āru vairāk, lai viņš būtu līdz ar to augšējā maliņa. Vai arī pēc tam kaut kad vienkārši pasūtīšu kaut kur tos, kas nāk te virsū, kas ir domāts pantiem bodykitam. Vienkārši sapurdināšu kopā, lai visu smuk. Un tiešā patās es sapurdināšu kopā šito resti ar šitām maliņām, kas ir bodykitam te nāk priekšā šitās. Es arī tāds sapurdināšu kopā, tur nebūs tā, ka tur reiz katru maliņu pēkšņi beidzās. Tā kā viss būs baigs smuk kopā. Un tieši tas pats arī ar spārņiem. Ja arī visur, kur būs tās maliņas, kur ies kopā, un viņš ir tuvāk, bet es te taisīšu tā, ka tur nereiz vispār kaut kas ir pielikts. Viss skrūvēs, viss nekas nebūs redzams. Un tieši tas pats arī būs aizmukrē kaut kā tā. Tātad lieta sekojoša, man ir smuka matu, bet tam nepievērsit uzmanību. Tātad es tikko gribēju publicēt video par savu Bambionē, un pēkšņi viņam parādās copyrights. Visu laiku nebija, un tieši tā, kad es viņu gribu iesaistīt kā pirmizrādi, un viņam tagad bija jābūt, es ieju vēlreiz paskatos, un pēkšņi viņam ir copyrights, man rādās, ja pirms es publicēju, vai es negribu to izlabot. Kāds saka, kā viņš pēkšņi parādījās. Tātad, jā, šis ir labots video, un jā, es arī video, starp nebija pieminējis, ka es arī tagad dabūju priekšējos M3 supports. Un, jā, īsti kadriņš no tā. Un vēl jautājums rakstiet komentāros, kā jūs domājat, ko man darīt ar šito bunžu, jo viņi tagad apakš tur salocīt, aizmugurs salocīt, no apakšā atlaust ar reāli taisīt vai netaisīt, ka viņš rakstiet komentāros, un jā, tad gan šoreiz, gan visu.